Ekspedīciju piedāvā gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotnē, agrofirma Tērvete, IF apdrošināšana un interneta lielveikals Nuko LV. Kas tik nenotika iepriekšējā sērijā? Mūs izdzina no pārtikas veikala, satikām mūsu draugu un pavadoni Jozģiku, bijām ciemos pie Hemingveja, uzzinājām visu par Kubas pionieriem, spēlējām beisbolu un skuvāmies pie īsta maestro. Bet šodien būs īpaša, noslēpumaina un mistiska. Rīts iesākās mierīgi, nebija nekādas nojausmas par to, ka mēs lielu daļu savu laiku pavadīsim kapos. Parasti uz kapiem vienkārši tāpat neeju, šis bija izņēmums. Kolonu kapus sauc arī par Kristofora Kolumba kapiem. Kubas valdība te bija nolēmusi apglabāt diženā ceļotāja pīšļus, taču Spānija nedeva kubiešiem šo iespēju. Un tomēr šie kapi ir vieni no iespaidīgākajiem pasaulē. Atvērti tie tika 1876. gadā. Te ir vairāk kā 800 000 kapu pieminekļu, un daudz no tiem īsti mākslas darbi. Liekas, ka tu esi nokļuvis dīvainā marmora pilsētā, muzejā. Regada en sangre del bravo Saihuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Tie ir kapi, kur tev vajag karti vēl, ne, lai pa viņiem staigāt. Это же город. Ну, конечно. А там транспорт даже есть, все есть. Нет, машины, да. 4 квартала вот таких. Квадратах таких больших, и он сделан как крест. Kapi iespaidīgi 54 hektāri. 54 hektāri. Ar ielām un ar mašīnu brauc iekšā. Baigi monumentāli, baigi spēcīgi. Tas tā kā muzejs, jā, ļoti skaisti kapi. Ar ļoti daudz dažādām skulptūrām, ēkām un tūkstošiem stāstu par visādiem cilvēkiem, par visādiem notikumiem. Viszināmākā leģenda par jaunu sievieti Amēliju Goirí de la Os, kura apglabāta šeit. Šo kapu kopu sauc par La Milagrosa, brīnumdarītāja. Amēlija nomira dzemdībās, neizdzīvoja arī viņas bērns. Pēc leģendas bērnu apglabāja pie mātes kājām, bet, kad pēc dažiem gadiem atvēra kapu, atklāja mazuli Amēlijas apskāvienos. Tas bija liels satricinājums sievietes vīram, kurš glabāja uzticību viņai līdz mūža beigām. Муж ее так любил, так уважал, приходил каждый день. Он, представляете, у нее было 24 года, когда она умерла. Он приходил, стучал, чтобы разбудить свою даму. Он рассказывал ей все про свою работу, как сегодня было, как там жизнь его, как там здоровье, что он там сегодня делал. И вот так, пока он не умер. И это стал такой миф, что те люди, которые имеют проблемы именно с Рождеством, что хотят просто просить что-то хорошего для их сыновей, для какого-то родственника, чтобы она родила хорошо, чтобы, ну и люди сюда, видите, стучат ей. Этот памятник обозначает материнство. Не дая спину ей, не отворачиваясь от нее, надо выйти, потому что он один раз сказал: моей дамы спину нельзя давать.
спасибо за то, что ты услышала то, что я просил. Сегодня я очень счастлива вместе с моей дочкой. Спасибо, Амелия, что ты сделала счастливой мою китайку. Говорит, спасибо, Амелия, за то, что ты мне дала хороший дом для моих сыновей. Спасибо, Амелия, сегодня, завтра и всегда за твою помощь. Nu, acīm redzot, viņi var palīdzēt. Varbūt tā ir ticība, es nezinu. 17 мая 1890 года произошел очень большой пожар в мастерской, там, где продают всякие инструменты рабочие. Потом, в конце концов, узнали, что этот хозяин, он хотел, чтобы ему страховка оплатила деньги, короче, и он типа сам устроил вот этот пожар. И там умерло очень много молодых людей, пожарников. Раньше пожарники были добровольцами. Город Гаваны решил сделать им этот памятник из мрамора. Очень красивый, один из самых монументальных. Redzat, pašā augšā eņģelis augšupceļ bojā gājušā ugunsdzēsēja ķermeni. Eņģeļa acis ir aizsietas, jo debesīm nav svarīga reliģiskā piederība, tautība un ādas krāsa. Bet apakšā sikspārņi – nodevības simbols. Склеп очень интересный. Перед женщиной лежит собака. Она, короче, умерла. И все время ее собака приходила и ложилась на склепе. Ее сначала выгнали там пару разов и выгоняли. В конце концов они поняли, что надо было оставить собаку. И она приходила каждый день. Собака в конце концов умерла, она перестала есть. И эта история так понравилась людям, что решили ей сделать вот этот склеп. Очень красивый. Fiel hasta después de muerta. Ринти. Преданные даже после смерти. Ринти. Это женщина, короче, которая участвовала каждый год на соревнованиях домино. Она играла, у нее произошел инфаркт, и она умерла даже с этой фишкой двойная тройка в руках. Поэтому решили подарить родственники своей мамы вот эту двойную тройку. Ne, ir forši, kad cilvēki var tā pārkāpt pār tam ierastajam standartam un vienkārši izveidot kaut ko tādu. Man liekas, tas ļoti forši. Man liekas, ja tas aizgājējs to zinātu, viņš par to tikai priecātos. Tāpat arī dāma ar domino kauliņu rokās ir aizgājis. Viņai 2 trīnieciņi tur ir palikuši rokā. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Kā mēs to izdomāsim? Kas to zina? Laiks rādīs. Varbūt gribēšu, lai man ir bungas uz skāpes, es nezinu. Zinu, kur katrs garām gājis radāk uzspēlēt, tur tāda ritmi jau, ka arī man mīļākie. Labi, par to nav jārunā tagad. Starp citu, praktiski visi kapu pieminekļi ir veidoti no itāļu sniegbaltā marmora Carrara, kas ir atzīts par labāko pasaulē. No šī paša marmora ir izkalta arī 20-metrīgā Jēzus Kristus statuja, kura paceļas virs Havanas. Šo darbu pasūtīja un apmaksāja Marta Fernandes Miranda, Kubas pirmā lēdija, prezidenta Batista sieva. Viņa nozvērēja, ka pasūtīs statuju, ja viņas vīrs izdzīvos pēc ievainojuma, ko guva pilsoņu kara laikā. Tomēr nepagāja ne nedēļa pēc Havanas Jēzus uzstādīšanas, kā Batista ar visu ģimeni bija spiests mukt no pilsētas. Sākās revolūcija. Их 3 в мире, кстати, статуи Иисуса Христа. Это построила наша скульптора Хильма Мадера. Застоит тут 67 частей. Его поставили 25 декабря 1958 года. Очень красивое. Видите, сделан нос такой, нос, губы толстые, как будто смесь уже. Но он как бы свой. Это, кстати, вот напротив, это первая крепость, которую строили испанцы. Первое серьезное нападение на Гавану это было в 1555 году.
напал французский пират Жак де Сорес и сжег полностью весь город. После этого они поняли, что надо было строить ряд оборонительных сооружений. Первую крепость, которую они строили, это вот эту. Крепость королевской силы. Неудачно они расположили, заметили это. И начали строить вот те две крепости, которые вот там, Святого Салваторе де ла Пунта и крепость трех королей Эль Морро справа, чтобы закрыть вход в бухту. Jebkurš ienaidnieka kuģis nokļuva šo divu cietokšņu krustugunīs. Koloniālajā laikmetā lielgabala šāviens 9 vakarā no Lakabaņa cietokšņa nozīmēja, ka pilsētas vārti tiek slēgti. Starp cietokšņiem tika nostiepta smaga ķēde, lai pirāti nevarētu iekļūt Havanā pa jūru. 18. gadsimtā tā jau bija kļuvusi par jaunās pasaules bagātāko pilsētu. Jā, Karību jūras pirāti ir tieši no šejienes, bet iespējams tas nav pats bīstamākais šajā apkārtnē. No kā baidās un kam tic kubieši, ko viņi pielūdz un kas nobiedēja mūsu čaļus. Skatieties pēc reklāmas. Ekspedīciju atbalsta gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotnē, agrofirma Tērvete, IF apdrošināšana un interneta lielveikals Nuko LV. Lielākā daļa kubiešu sevi uzskata par katoļiem. Te ir ļoti daudz skaistu senu katoļu dievnamu. Un katru svētdienu šie dievnami ir piepildīti. Bet tas nemaz netraucē vietējiem iedzīvotājiem ticēt sociālismu ideāliem un pēc svētdienas meses veikt santerija rituālus. Santerija ir reliģija, kuras pamatā ir afrikāņu tautu kulti. Tieši uz tādu slēgtu ceremoniju mūs šodien uzaicināja. Все вроде спокойно. Tā, draugi, vispirms jāveic rituāls par godu mūsu dieviem, un tikai pēc tam notiks pati ceremonija par godu dievietei Jimaijai. Jimaijā ir jūras dieviete, mūsu aizbildne. Viņu attēlo kā melnādainu sievieti zilā tērpā. Jau 16. gadsimta sākumā uz Brīvības salu sāka vest melnādainos vergus no Āfrikas. 3,5 gadsimtus viņi smagi strādāja cukurniedru un tabagas plantācijās. No savām dzimtajām vietām āfrikāņi atveda savus ticējumus, rituālus un kultus. Taču te, Kubā, viņus ar varu kristīja katoļu ticībā, aizliedza pagānisma ceremonijas un buršanos, nežēlīgi sodot par to. Vergi kļuva viltīgāki. It kā lūdzoties kristiešu svētajiem, viņi turpināja pielūgt savus āfrikāņu dievus. Spāņi brīnījās par jaunpievērsto kristiešu dievbijību un pat smējās par tiem, saucot šo lūgšanās veidu par santerija, no vārda santero, svētais. Ar laiku šie rituāli vairs netika uzskatīti kā viltība un radās jauna, unikāla reliģija, kas apvienoja sevī katolicismu un āfrikāņu pagānismu kultus. To arī šodien sauc par santerija, vai kā saka paši āfrikāņu vergu pēcteči, lukumī. Tik nereāli sajūt, ka tu esi tumšādaino ne tikai tā kā tu esi pilnīgi tādā intīmā pasākumā, kas nav domāts plašām publikas masām, tas ir vienkārši tāds ļoti privāts pasākums. Ilgu laiku santerija bija slepena reliģija, un arī šodien svešiniekiem reti ļauj piedalīties ceremonijā, un vēl jo vairāk ar kameru. Bet mūs šurp uzaicināja pati Ialoriša, burtiski gara māte, šīs draudzes vadītāja un priesteriene. Ialoriša īpašā iesvētīšanas ceremonijā savienojas ar savu dievu, Orišu, un no šī brīža kalpo tikai tam. Viņa spēja kontaktēties ar gariem, palīdzēt savas draudzes locekļiem ar zīlēšanu un pat ar buršanos. Mūsu priesteriene kalpo, kā viņa saka, jūras dievietei Jimaijai. Šis ir dievietes Jimaijā altāris.
bet šo divu sieviešu vairs nav starp dzīvajām. Viņas pielūdza dievieti Jemaju un pēc nāves kļuva tādas kā garīgās meitas. Mūsu dievi mīl saldumus, un mēs viņiem gatavojam tos. Es ieraugu vienkārši to Jēzus izkārtni tur blakus altāram. Es saprotu, es zinu, kā es esmu audzināts, un es zinu, ko tas nozīmē. Kāds izstās baznīcā, viss ir tā zulīti, tur svecītas, tur tā ērģeles vai vēl kaut kas. Šeit ir uz grīdas vienkārši saldumi, un tumšādēm cilvēki dejo, pīpē, klaigā, svilp. Tas viss stils man neiet kopā ar mūsu pieņēmumiem par baznīcu. Augstāko dievu Santerijas panteonā sauc par Olorunu. Viņš ir pasaules radītājs un debesu pavēlnieks. Tālāk seko mazākas dievības – orišas. Tie ir labdabīgi, cilvēkiem palīdzoši gari. Katrs oriša ir saistīts ar kaut kādu dabas parādību. Un vēl tiem atbilst katoļu svētie. Piemēram, Jemajā, jūras un auglības dieviete, tiek godāta kā jaunava Marija. Oguns, kalnu, dzels un kara dievs atbilst svētā Pētera tēlam. Babalu Ai, kurš atbild par dziedināšanu, tas pats svētais Lācars un tā tālāk. Bez orišiem par īpašām dievībām uzskata senču garus. Tāpēc nav nejaušība, ka pie altāra ir pieliktas šo divu sieviešu fotogrāfijas, jo viņas piederēja pie mūsu priesterienes ģimenes. Kā vēsta afrikāņu sakāmvārds, mēs visi stāvam uz mūsu senču pleciem. Šī ir ceremonijas 3. diena. Te pirmajā dienā mēs dievam Ogunam un mūsu senču gariem upurējām sīvēnu. Upurēšana ieņem nozīmīgu lomu Santerija reliģijā. Tā simbolizē saikni un enerģijas apmaiņu starp ticīgajiem un viņu dieviem, orišiem. Parasti dzīvnieks upurē uz svētajiem akmeņiem. Šo rituālu sauc par akmeņu barošanu. Upurē par godu kādam īpašam dzīves notikumam, bērna piedzimšanai, laulībai vai nāvei. Tāpat to dara lielos svētkos vai arī, ja grib dievam kaut ko palūgt. Es negribētu skatīties, kā upurē dzīvnieku. Tāpēc es saku, tā ir pilnīgi cita kultūra. Kubietis ne par ko nesāks dzert vīnu vai rumu, neizlejot nedaudz uz zemes, kā upuri dieviem. Lūk, arī šoreiz uz grīdas ir izliets rums. Tādā veidā ticīgie kontaktē ar gariem. Jums arī tas jāizdara. Yoruba, tā sauc arī pašu afrikāņu tautu, kuras pārstāvji bija uz Kubu atvestie vergi. Šodien Yoruba apdzīvo Rietumāfriku, Nigēriju, Togo un Ganu. Jau sāk palikt interesanti, ka viņi pielūdz bungas. Vergturi atņēma afrikāņiem praktiski visu, bet nespēja atņemt dievišķīgā atslēgas. Šīs atslēgas bija melodijās uz vergu lūpām un sarežģītos ritmos, kurus bungāja viņu rokas. Saskaņā ar Santerija ticējumiem, prasmīgiem bundziniekiem piemīt slepenas spējas. Savienojot skaņas un ritmus, izveidot tiltu, kurš savieno redzamo ar neredzamo, materiālo un garīgo, cilvēci un dievu. Ceremonijas laikā izmanto tikai speciālas bungas, kuras sauc par bata. Šādas bungas ir raksturīgas tikai Jorubas tautai un pašas par sevi skaitās svētas, jo ir kā pavadonis uz orišu valstību. Šajā gadījumā šie instrumenti, šie cilvēki dodot ritmu, viņi vienkārši tev dolbīja pa maņu orgāniem taviem kaut kādiem. Bet ar visu deju kopā cistās ar to skaņu un deju tas ir? Nē, tas vienkārši tev visu laiku ar tām dziesmām viņi velk transā tādā iekšā ar to visu.
To sauc par bembē. Deju, dziesmu un bungu ritmu mērķis tiešām ir ievilkt ticīgos transā. Jo tikai cilvēkā, kurš atrodas šādā stāvoklī, var iemājot gars, oriša. Un tas arī ir šīs dienas ceremonijas mērķis. Atrodoties iekšā tajā vidē, starp viņiem, tu nemanot, tev tā mūzika noved zināmā veidā, tādā, tu sāc dzīvoties ar viņiem kopā. Viņi arī klubnē to savu, jau viņi aiziet. Viens man tās skaņas arī uzdod. Tev gribās līdz kustēties, un tu nesaprot ko, bet tu kustēties. Es vienkārši nespēju aptvert, kas tur notiek. Tas efekts tiešām bija iespējams. Tāds, viņš te ievelk tādā transā bišķīt. Druscīt tā bailīgi un brīd likās, ka, zin kā, tā jau nevar jokot ar tādām lietām. Kā Oriša iemājoja vienā no klātesošajām sievietēm, mēs tiešām redzējām. Filmēt mums to aizliedza, bet ticiet, skats nebija cilvēkiem ar vājiem nerviem. Baisi kļuva pat visdrosmīgākajiem mūsu grupā. Vispār mēs nesagaidījām ceremonijas beigas. Katrā gadījumā tas bija interesanti, bet tur rodās vairāk tas tā kā seriāls Twin Peaks, kur daudz jāatrisina jautājumi. Un šeit arī, tā. Nepaspējām atgūties no Santerija transa, kā izdzirdējām skaistu kora dziedāšanu. Izrādījās, protestanti evaņģēlisti slavē Kristu Karību jūras krastā. Tad tiešām Kuba brīnumaina, noslēpumaina pasaka, kurā savādā veidā miermīlīgi līdzās pastāv visdažādākie gari. To vienkārši var just, tas visur ir. Un to nekad nevar pateikt, kā cilvēks izskatās, vai tur pa ielu paiet garām džeks ar brillēm un ar ķēdēm ap kakliem un gradzeniem un visādiem spīdīgiem pulksteņiem. Tad laikā viņš ir ļoti, kā saka, kaislīgs kāds ticības dalībnieks. Vispār mēs ievērojām, ka kubieši mīl visdažādākos rituālus un ceremonijas. Atcerieties, es jau stāstīju par to, kā koloniālajā laikmetā tieši 9:00 šāva lielgabalu, lai pavēstītu par pilsētas vārtu slēgšanu. Tad lūk, no cietokšņa Lakabaņa 9:00 vakarā šauja arī šodien. Lai arī vārtu Havanā jau sen nav, bet ceremonija ir saglabājusies tieši tāda, kāda tā bija 4 gadsimtus atpakaļ. Visi gaida to sprādzienu. Davai ātrāk izšaujiet, bet tā pati ceremonija, tas viss iestudējums, tā bija veselākā horeogrāfija. ¡Alto! La fortaleza San Carlos. ¡Alto! De la cabaña. Botafón encendido, señor. Para una salva. A mi orden. Savu ceremoniju esam izdomājuši arī mēs. Kādu? Uzzināsiet nākamajā sērijā.
Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotnē, agrofirma Tērvete, IT apdrošināšana, lielveikals Nuko LV. Paldies, Latvija Tūrs!